Vietā, kur šodien atrodas viens no Olainas pilsētas parkiem, Pirmā pasaules kara laikā bijusi Krievu armijas aizsardzības līnija, bet vēlāk notikušas brīvības cīņas. Šajā frontes sektorā 19. gadā 6. Rīgas kājnieku pulks cīnījās ar Krievu armijas virsnieku nodaļu, kurus Krievu virsnieku nodaļa bija Bermonta armijas sastāvā. Ja, un tad šie nocietinājumi arī tika izmantot šajās kaujās. Kaujas gan norisinājās 3 dienas intensīvi, ja, taču šie nocietinājumi, ja, viņi vēl bija tik labi saglabājušies, lai viņus varētu izmantot kaujā. Līdz mūsdienām virs zemes palikusi viena daļa no šaujam torņa, bet vēsturnieki pārliecināti, ka apmēram 60 centimetrus zem zemes vēl atrodam arī zemnīca un telšu vietas. Tāpēc šonadēļ brīvprātīgie arheologi Andra Tomašūna vadībā sākuši izpētes darbus. Mūs interesēs noteikti, kā tā blindaža ir būvēta, vai ir saglabājušās kaut kādas būvdetaļas, kā ir sastiprināti stūri, kā ir baļķi likti. Cik dziļi apmēram varētu būt, vai tur ir grīda apakšā, vai kaut varbūt krāsniņa vai galdiņš bijis, vēl kaut kas. Tādas detaļas fiksēt, un lai pēc tam var izmantot rekonstrukcijā. Līdzās kritušo karavīru meklētāju biedrības vīriem arheoloģiskajos izrakumos darbojas arī vietējie skolēni, kur pirmais uzdevums ir mērīšana un krūmu apciršana. Es ar arheoloģiju īstenībā nekad neesmu bijis saistīts, un man interesē, kā tas viss izskatās, kā notiek arheoloģiskie izrakumi. Esmu redzējis bildes, bet tas nav tas vairāk. Izpētes darbus paredzēts veikt 2 nedēļu laikā, bet līdz 2019. gadam parks kļūs par turisma objektu. Šeit būs Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ar atjaunotu virszemes sektu aizsardzības būvu blindāžu. Būs koka laipas, tā kā šeit reljefs ir purvains. Un pie katras fortifikācija paliekas, protams, mēs visu neatjaunosim, būs informatīvā planšeta. Projekts tiek īstenots ar Eiropas fondu lauku atbalstam finansējumu, un tā kopējās izmaksas tiek lēsts ap 50 000 eiro.